Labdien, mani sauc Ernests, es esmu no Ceplis, un šodien mēs apskatīsim centrālapkuras kamīna krāsni ar sildvirsmu Hugo. Modelis Hugo būs ideāls tiem cilvēkiem, kuri meklē centrālapkuras kamīnu un tajā pašā laikā virsmu, uz kuras var gatavot ēdienu. Šis modelis arī ir ļoti kompakts, ja mēs to salīdzinām ar tradicionālu malkas plīti, jo šajā gadījumā nav cepeškrāsnes. Tas ir jāizvērtē jums, vai cepeškrāsnes jums ir svarīga vai nav. Mums ir arī pieejami centrālapkuras plīts modeļi, bet šajā gadījumā jūs iegūstat ļoti kompaktu krāsni ar virsmu un ļoti ietilpīgu dekameru, par kuru jau runāsim vēlāk. Tālāk jau parunāsim par krāsnes tehniskajiem datiem. Kopējā jauda ir 15 kW, kura sadalās 9 tieši centrālapkuras sistēmai, tātad ūdenim, tās ir siltās grīdas, boileri, akumulācijas tvertnes un viss pārējais, kas tiek pieslēgts pie centrālapkuras sistēmas, un 6 kW izdalās tieši no pašas krāsnes, no tās korpusa un stikla. Tātad esošajā telpā, kur atrodas krāsnes, nebūs nepieciešama papildus radiatori vai siltās grīdas. Šī krāsnes to telpu apsildīs. Konkrētā krāsnes ir ideāla platībām līdz 120 kvadrātmetriem, tātad vidēji līdz liela izmēra mājām. Ja meklējat labu risinājumu mazākām platībām, 60 līdz 80 kvadrātmetriem, mūsu ieteikums būtu skatīties uz mazākām jaudām, uz mazākiem modeļiem, kas arī ir pieejami mūsu mājaslapā, bet šo modeli mazākām platībām varēs pieslēgt, kombinējot to ar salīdzinoši lielu akumulācijas tvertni. Kamīna krāsnes augstums ir 94 cm, platums ir 61,5 cm un dziļums ir 60 cm. Dūmvada diametrs ir 130 mm un krāsnes svars ir 128 kg. Tālāk jau parunāsim par krāsnes detaļām. Tātad krāsnes gatavošanas virsma ir izgatavota no tērauda, kas ir 6 mm biezs. Tērauda virsmas labākās īpašības ir tā ātrā sasilšana. Virsmā ir iestrādāts arī izņemams riņķis, kur var izmantot gan gatavošanai uz tiešas uguns, gan arī tīrīšanai. Tālāk jau mēs redzam dūmvada izvadu, kurš iznāk tikai no augšas šim modelim, un tajā arī ir uzreiz iestrādāts šīberis, protams, ar drošības apvērumu, tas pilnībā neaizvērsies, bet tas arī neradīs tvana gāzes. Tālāk jau parunāsim par krāsnes korpusu. Tas viss izgatavots no tērauda, kurš ir pārklāts ar matētu melnu krāsu, kas, protams, ir karstumizturīga. Tālāk šeit mēs varam redzēt ražotāja logotipu, kas ir Zvezda. Zvezda ir bulgāru ražotājs, kuram ir milzīga pieredze Eiropas tirgū. Visām krāsnīm, protams, ir Eiropas ekodizaina certifikāti, un šī ražotāja preces ir pieejamas ļoti daudzās Eiropas valstīs. Tālāk jau esam nonākuši līdz vienai no svarīgākajām krāsnes detaļām, protams, tās kamīna durvīm. Jau varam redzēt, ka tās ir izgatavotas no tērauda, kurš ir pārklāts ar karstumizturīgu matētu krāsu. Pašās durvīs ir iestrādāta sekundārā gaisa padeve, ar kuru var precīzi regulēt degšanas ātrumu un intensitāti. Tālāk jau redzam salīdzinoši lielu kamīna stiklu, kas arī pēc ilgstošas kurināšanas paliks tīrs pateicoties sekundārajai gaisa padevēji, kas izveidos tādu kā vēsā gaisa aizskaru priekšā stiklam. Un, protams, arī pats rokturis, kas ir izgatavots no tērauda un chromēts. Tālāk jau apskatīsim durvju iekšpusi. Varam redzēt, kad gan durvis, gan arī iekšējais stikliņš ir pilnībā noplīvēts. Labs blīvējums nodrošinās pirmkārt jau to, ka gaisa padeves strādās daudz labāk, tātad nepiekļūs gaisa dekamerai, un, ja gadījumā ir kāda diena, kad ir sliktāka vilkme un krāsnī uzkrājās vairāk dūmi, tad blīvējums, protams, neļaus šiem dūmiem iekļūt istabā. Tālāk jau ieskatīsimies iekšā tiešām milzīgajā dekamerā. Uzreiz varam redzēt, ka visas iekšējās sienas ir izklātas ar bieziem šamotu ķieģeļiem, kas, protams, arī ir nomaināmi. Šamotu ķieģeļi ir lielisks izolācijas materiāls. Tie padara dekameras temperatūru augstāku, kas nozīmē tīrāku degšanu, un savā veidā tie arī akumulē siltumu. Protams, šī nav akumulācijas krāsnes, bet jebkurā gadījumā ķieģeļiem, kas ir iekšā dekamerā, ir šīs akumulācijas spējas, un pateicoties šim siltummaiņu dizainam,
kad siltummainis ir priekšā ķieģeļiem uzkarstot, tie siltumu atdod vēl vairāk tieši uz siltummaini. Siltummainis ir atvērtā tipa, tātad priekšā ķieģeļiem. Mums ir arī krāsnis, kur ir aiz sienas. Un šādam te siltummainim, protams, lielākais pluss ir tas, ka principā iekurinot, uzreiz jūs arī jutīsiet siltumu visos radiatoros mazāk kā 5 minūšu laikā. Tā kā šāda tipa siltummainis ļoti efektīvs. Pats siltummainis ir izgatavots no tērauda, tajā iekšā ir vienmēr jāatrodās ūdenim, tātad ūdens absorbē siltumu, neļaujot siltummainim izdegt. Tāpēc šo krāsni drīkst tikai kurināt, kad tā ir pieslēgta pie centrāla apkurses sistēmas. Un, protams, degkameras apakšā mēs arī varam redzēt čuguna resti, caur kuru visi pelni iebirst pa taisno pelnu atvilknē, par kuru runāsim pēc tam. Tagad apstīsimies, cik ietilpīga ir šī degkamera. Ja mēs liekam pagalus šādā te veidā, pagalas var būt līdz 40 cm garas. Un slīpā veidā pagalas var būt līdz 45 cm garas. Ja ir kāda pagala garāka, var, protams, arī to ielikt slīpi, un slīpi tās varēs ielikt līdz aptuveni 50 cm garas. Un, protams, stabili šeit varēs salikt lielu daudzumu ar pagalēm. Liels daudzums kurināmā, protams, nozīmē lielu jaudu, bet vēl jau vairāk tieši ilga degšanas ilgumu. Ja tiek ieliktas lielākas pagalas, tās degs nedaudz lēnāk nekā daudzas maziņas, tādējādi arī paildzinot šo degšanas ilgumu, ja jums konkrētais centrālapkurses kamīns nav saslēgts ar akumulācijas tvertni. Tālāk jau varam redzēt pelnu atvilkni zem degkameras, tā ir izgatavota no tērauda, un tajā ir iestrādāta primārā gaisa padeve. Primāro gaisa padevi parasti atver, kad krāsni iekur. Tas atļaus vieglāk gaisa pieplūdi tieši no apakšas, vienkāršāka aizdedzināšana. Protams, arī var nedaudz attaisīt pašu pelnu atvilkni, bet tas jāskatās no jūsu skursteņa vilkmes un cik daudz ir vajadzīga šī papildus gaisa padeve, lai būtu ļoti vienkārši iegūšana. Kad jau krāsnis kurās, šo te gaisa padevi mēs varam ciet un degšanas ātrumu kontrolējam, kā jau iepriekš minēju, ar sekundāro gaisa padevi. Bet runājot par pašu pelnu atvilkni, tā ir izvelkama. Un tā patiesībā sakot ir diezgan masīva. Tā ir izgatavota no bieza metāla. Un var redzēt arī, ka pelnu atvilkne ir noblīvēta ar degaugli, kas ir patīkami redzēt, pat pie šādām te mazākām detaļām ražotājs piestrādā. Un, protams, šī atvilkne ļaus lietot krāsni tiešām vairākas nedēļas. Protams, atkarīgs no kurināmā, bet šī atvilkne nebūs ļoti bieži jātīra. Un visbeidzot, krāsnī redzam milzīgu atvērumu apakšā. Protams, tā ir vieta, kur var novietot malku. Karstums ceļās uz augšu, tāpēc šī vieta noteikti nebūs karsta, varbūt nedaudz silta, bet ideāla vieta tieši mazākiem skaliņiem vai arī malkai, ko jūs plānojat ievietot pēc tam degkamerā. Tālāk jau esam nonākuši līdz krāsnes aizmugurei, kur, protams, varam redzēt turpgaitu un apakaļgaitu. Šīs ir vietas, kur krāsnes tiks pieslēgta centrālapkurses sistēmai. Un, protams, arī var redzēt ļoti daudz skrūvītes ap tām, jo šī krāsnes ir salīdzinoši modulāra, kas nozīmē, šo siltummaini ir iespējams nomainīt, atskrūvējot pāris skrūves. Šo ir jauki redzēt, jo ražotājs arī domā par nākotni, kad nav jāmaina visa krāsnes, korpuss var palikt, bet tikai siltummainis var tikt nomainīts. Ja siltummainis ir ilgāku laiku kurināts bez ūdens vai kāda cita iemesla dēļ, tas ir ticis bojāts, tad šis ir ļoti vienkāršs veids, kā šo lietu izlabot. Milzīgs paldies, ka noskatījāties šo apskatu par centrālapkurses kamīnkrāsni ar sildvirsmu Hugo. Ja gadījumā jums ir kādi papildus jautājumi par konkrēto modeli vai par jebkuru citu centrālapkurses krāsni vai plīti, droši sazinieties ar mums mūsu kontaktu sadaļā, kur es vai kāds no maniem kolēģiem jums palīdzēs. Ja vēlaties apskatīties visas iekārtas klātienē, atrodamies mūsu izstāžu zālē netālu no Spunjas. Pēc iepriekšēja pieraksta ir iespējams atbraukt, visu apskatīties, un mēs jums palīdzēsim izvēlēties piemērotāko modeli. Paldies vēlreiz, un lai siltums katrās mājās!